Tā tad tiešām bēdīgi slavens tilts vismaz šajā ziņā noteikti, bet Rīgas mērs pēc šī pēdējā visbēdīgākā gadījuma teica, ka galvas ripos. Viņš to teica ar lielu apņēmību, bet izrādījās, ka tās galvas sen pašas jau ir aizripojušas, respektīvi tie ierēģiņi sen ir aizgājuši prom, nav vairs savos amatos un nav īsti ko sodīt. Kādas idejas virmo gaisā? Nu, grūti pat tā pateikt, jo tāda aktivitāte ir noplakusi, bet idejas patiešām ir, idejas tiek piedāvātas, vai tās tiešām kādreiz realizēs, kā paglābt no šādiem nelaimes gadījumam, to mēs varam tikai zīlēt, bet par idejām gan mēs varam jūs tūdaļ jau pavēstīt. Pirms vairāk kā 30 gadiem projektējot un būvējot Vanšu tiltu, speciālisti pat nepieļāva domu, ka asu izjūtu cienītājiem varētu nākt prātā iekarot Vanšu tilta vantis. Tajos laikos tas bija tilts skaitījās strateģiskie objekti, ceļši lielie. Vanšu tilts, akmens tilts, dzelzceļa tilts, salu tilts. Un pie visiem tiem bija norīkots postenis, kurš ziņoja tad milicijai, ka notiek kaut kāds starpgadījums uz tiltu. Sākot no 1990. gada Rīgas tilti ir saņēmuši viens ziņas, ka pārgalvi ir lēkuši no tilta ūdenī vai arī pastaigājušies pa margām. Rīgas tiltu pārzinātājs ir pārliecināts, pēdējo 10 gadu laikā radušos interesi par Vanšu tilta vantīm kā patvaļīga alpīnisma objektu radusies populārā zirnekļu cilvēka iespējā, kurš pats uz savu galvu iekaro augstas konstrukcijas un būves visā pasaulē. Šobrīd, 2 nedēļas pēc traģiskā notikuma, vantis ir nosmērētas slīdošo šķidrumu un norobežotas ar saliekamo žogu. Topošie arhitekti Valds un Armāns ir neizpratnē par domas gauso rīcību un ir iesūtījuši pilsētas tēviem savu ideju, kā padarīt vantis nepieejamas kāpt gribētājiem. Pirmā nedēļa, kā mēs redzējām, gāja vainīgo atrašanai, kur ir atslēgas un kam ir atslēgas un kāpēc durvis nevar atslēgt. Un otrā nedēļa pagāja daudz klusāk, bet beigās jau ar paziņojumu, ka speciālisti ir izdomājuši uzstādīt apsardzi, tur smērēt vai kaut ko. Mēs vakar gaitā pasēdējām, izdomājām pāris variantus un iesūtījām viņus domēji cilvēkiem, kas ar to nodarbojās. Vantīm liek priekšā plāksni, tā ka kāpēc vienkārši netiek garām. Un tā atbilde bija tāda, ka tā plāksne strādās kā bura un tad ietekmēs vējš tilta noturību. Nu, tad mēs padomājām un uztaisījām to pašu variantu, tikai sagriezām to plāksni horizontāli, lai vējš neietekmētu nekādu noturību un būtu tas pats efekts, ka viņai vienkārši garām nevar tikt. Abi puiši uzskata, ka vajadzētu aicināt attiecīgo specialitāšu studentus un citus lietpratējus iesūtīt savus piedāvājumus problēmas risināšanai. Ideju konkurss būtu plašāks noteikti, tāpēc tas būtu efektīvāks. Uzrīkot konkursu, kura ideja būs labāka, pieņemamāka, to arī pieņemt. Es domāju, ka drīzāk jāpadomā par pašām vantīm, lai viņas nebūtu izmantojamas tādam mērķim, kā mēs uzzinājām. Satiksmes departamentā šo jautājumu risina speciālistu grupa, kas pieaicinājusi gan ekspertus no glābšanas dienesta, policijas un alpīnistiem. Šobrīd ir atrasts variants pagaidu risinājumam, proti Bruno stieples. Cilvēkam ir skaidrs jau, ka viņam pieķeroties pie šādas stieples, viņš nepārprotami gūs savainojums un tālāk nekur netiks. Pagaidu risinājumu paredzēts uzstādīt šovasar, bet pēc tam tiks meklēts variants uz palikšanu un plauktā uz aizmiršanu neieguls arī jau iesūtītās idejas. Lai šīs vantis izveidotu tādas arī vizuāls un patīkams, vienkāršiem garām gājējiem un braucējiem, tad tiks risināts tāds vizuāls, iespējams arī tas tiks kāds konkurss rīkots par idejām. Tilts esot konstrukcijā, ar kuru kā ar bitēm, nekad nevar zināt, kā tās uzvedīsies. Pirms neilga laika tikai starp vantīm ir uzstādīti vibrācijas slāpētāji. Līdz tam tilta šķērsotājiem bijusi nelāga sajūta. Ja mēs kaut kādus lielus elementus stiprināsim tieši pie vantīm, tas var atkal izraisīt vibrāciju vantīs un uz tilta, kas radīs pirmkārt nekomfortablu sajūtu braucējiem un var arī pasliktāt tilta tehnisko stāvokli. Vēl pagaidām nav zināms, kādas izmaksas būs nepieciešamas gan pagaidu, gan stacionārajām konstrukcijām. Jana Vītoliņa, Rolands Polītis, Bez tabū.